dzimusi 31. janvārī 28. gadā Latvijas ierēdņu ģimenē. Mana māte bija sekretāra mašīnrakstītāja pašvaldībā, un tēvs bija grāmatvedis Latvijas Zemes bankā. Bet tā kā tajā laikā Latgalē trūka tīri latviski runājošu un rakstošu ierēdņu, tad viņi tika nosūtīti no Rīgas puses uz Latgali, uz Rēzekni un Ludzu. Ļoti lielā sajūsmā pagāja tie gadi līdz 40. gadam, kad sākās nepatikšanas visas ar Padomju Savienību, kad Padomju Savienības karaspēks tika jau iesūtīts. Ļoti manā ģimenē visi par to uztraucās. Tēvs tajā laikā nopirka mājiņu. Nelielu māju starp Rēzekni un Ludzu ir tāda stacija Cirma. Viņš iegādājās to māju, jo viņš teica, būs kari. Vajag nodrošināt, lai ir lauksaimniecība, lai ir uzturs. 41. gadā apmēram 16. jūnijā tajā Cirmas stacijā pieturēja garš ešelons ar restotiem logiem. No tā ešelonas kliedzieni: ūdeni, ūdeni, mums nav ko dzert, mēs bērni mirst, lūdzu, iedodiet ūdeni. Mamma paķēra spaini ar ūdeni, skriešus uz turieni: sargs, streļaģi budu, nenāc tovu. Mamma atgriezās mājā, iedeva man meitenītei mazu kanniņu, tādu piena kanniņu ar ūdeni. Nu, ej, tu bērns, varbūt tevi pielaidīs. Nē, streļaģi budu. Es vienalga eju, domāju, nu tā ka nešaus viņš man bērnam. Viņš man iegrūda krāvi iekšā, visa tā kanna izlija. Tajā brīdī es zināju, ka es darīšu visu, ko es varēšu, lai šitie manā valstī nebūtu. Nu, protams, tajā laikā es biju skolniece jau, un mēs pat jau pamatskolā sākām proklamācijas rakstīt 41. gadā, jau līdz karam jau mēs rakstījām. Nu, ar drukātiem burtiem centāmies līmēt, pretojieties, cīnaties par savu valsti, un bērni gājām, līmējām pa mājām, metām pastkastīties, darījām, ko varējām. Nu, tādā veidā darbojāmies, kamēr tas bija 41. gads. Tad sākās Vācu okupācija. Es jau tad gāju vidusskolā, pabeidzu vidusskolu, turpināju to pašu. Vācu okupācija arī mums nebija vajadzīga, bet tomēr viņi bija pret komunistiem, un tāpēc mēs uzskatījām, ka mūsu puiši aiziet leģionā, viņi aiziet cīnīties, viņi aiziet cīnīties pret tiem, kuri nogalināja viņu tēvus, izveda, nogalināja viņu ģimenes. Nu, un tad tajā vācu laikā mēs tomēr arī vācieši jau nebija mums nekādi draugi. 700 gadu vācu verdzības, tas mums bija Latvijas laikā skolā mācīts. Un mēs labprāt piedalījāmies visos pasākumos, kas bija tādi arī pretvāciski, kaut vai bērnišķīgi. Nu, piemēram, dziedāt to Lili Marlēnu, šie dzied. Mēs arī dziedam Lili Marlēnu, viņi dzied Lebu Vol Lili Marlēnu, mēs dziedam Rauj Velns Lili Marlēnu. Nu, un tādā veidā visu arī turpinājām proklamācijas līmēt. Kara laikā es biju redzējusi, cik ļoti vajadzīgi cilvēkiem ir ārsti. Es aizgāju uz medicīnas fakultāti Latvijas universitātē. Iestājos tur. Medicīnas fakultātē man jau gaidīja pretpadomju žurnāls, kuru burtiski pēc pāris nedēļām, kad es tur mācījos, es nejauši savā somā atrodu tādu žurnāliņu, kur viss aprakstīts: jaunieti, cīnies pret tiem, kas tavu tautu ved postā, un viss. Kas viņu rakstīja, nezināju.
Bet, nu, tā tad zinu, ka ir cilvēki, kuri domā tāpat, kā domāju es. Nu, pakāpeniski mēs vairāki cilvēki satikāmies un arī norunājām un nodibinājām to neatkarīgu tādu kā grupu, neatkarīgā latviete. Un nolēmām, ka mūsu galvenais uzdevums būs palīdzēt tiem puišiem, tā saucamajiem bandītiem, jeb partizāniem, kas ir Kurzemes mežos un vispār Latvijas mežos. Un tā ilgi mēs tā pastrādājām kādu gadu tā, un tad mums šai meitenei Grietiņai bija viens radinieks. Tas radinieks strādāja toreizējā virsnieku namā. Tas ir tagadējā Latviešu biedrība. Viņš strādāja par elektriķi. Tas radinieks arī ir šī grāmatā, Alberts Pupurs. Un viņš mums pateica, ka ir iespējams iztaisīt tādu, kā saka, sprādzienu, kad būs sapulce, kurā piedalīsies Vilis Lācis un Baltijas apgabala karaspēka galvenie vadoņi, pārstāvniecība. Ir iespējams tādu terora aktu uztaisīt, kurā varam panākt Lāča un arī Baltijas kara apgabala virsvadītāju, varbūt bojāju vai viņu ievainošanu, ka uz galda būtu telefonu, ap kuru viņi sēdētu, uz galda būs telefona aparāts, un pie tā būs pieslēgta mīna. Viņš kā elektriķis apņēmās to visu izdarīt, mums vajadzēja tikai dabūt mīnu. Vienai no mūsu grupas dalībniecēm atkal bija radinieks, viens Latvijas virsnieks, bijušais Jānis Vanaks, kurš tajā laikā bija Kurzemes partizānos. Skaists, stalts virsnieks, un jā, viņš mums dabūs mīnu. Mēs jau nezinājām, ka viņu jau bija noķērusi Čeka. Viņš bija kļuvis par nodevēju, viņš nodeva vairākas partizānu grupas no Kurzemes. Tā tas toreiz bija, bet arī tagad viņu kaut kā nevaru nosodīt, jo izrādās, ka Čeka bija noķērusi viņa ģimeni, mocījuši viņa acu priekšā viņa bērnus un sievu un māti, un tad viņš apņēmies kļūt par nodevēju, un tā viņš nodeva. Tā viņš atnesa mums mīnu. Par to mīnu zinājām tikai mēs trīs no tās grupas. Pārējie nezināja, pārējie tikai vāca medikamentus. Mēs trīs zinājām, tā mīna apmēram 3 dienas stāvēja pie Veriņas viņas darba vietā. Viņa bija medmāsiņa tajā laikā, un viņas darba vietā aiz skapja stāvēja mīna. Un bija norunāts, ka tajā 4. dienā mums viņa bija jāatdod, bet tajā 4. dienā mūs savāca Čeka. Mani personīgi paņēma, es dzīvoju tajā laikā īrētā istabiņā Tallinas ielas un Brīvības ielas stūrī. Arī bija mājiņa ieeja no sētas puses, un pulkstens jau bija pāri 12 dzirdu klauvē pie durvīm. Mana dzīvokļa saimniece pieiet, vientuļas kundze man izdevusi bija to istabiņu, pieiet, es te sētnieks, laižiet iekšā. Es domāju, tu sētnieks, nekāds tu sētnieks. Man bija ierocis, man bija revolvers. Jo man bija, kad es uz Kurzem braukāju, man viņu vajadzēja. Un es domāju, ko lai es tagad daru, kur lai es jau sapratu, sētnieks 12. naktī, tas tur ir Čeka klāt. Mēs jau visi bijām tā uz ausīm. Un man bija lampa, tāda kā platforma. Un tajā laikā 12. naktī tika izslēgta elektrība, lai taupītu elektrību. Tātad tā lampa nedega. Es ātri izlēcu no gultas naktskraklā uz krēsla
un to revolveri uzliku tur uz tās platformas un atkal gultā atpakaļ. Protams, pēc 5 minūtēm es paskatījos vēl pa logu, vai es nevaru aizlaisties. Tur jau 2 stāv priekšā, nekur nevaru aizlaisties. Pēc 5 minūtēm iekšā, rūkas augšā, kur tev šautene? Tas nodevējs zināja, ka man ir šautene. Bet, nav kāda šautene, vai tev prāts? Nekādas man nav bijis, un nekad nav bijis, un nekā nezinu. Izmeklējās, to neiedomājās, un gaismas nebija, viņi nevarēja ieraudzīt. Tie mani arestē, tagad ved mani vienkārši kājām no Tallinas ielas stūra naktī, ved mani uz stūra māju. Ieveda čekā, līdz rītam mani atstāja tā saucamajā, toreiz mēs tā saucam, vēlāk saucam, Sabačņikā. Tad maziņa kastīte, kurā varēja tikai drusku apsēsties, tur nevarēja ne stāvēt, neko, un tur gandrīz gaisa nebija. Līdz rītam mani noturēja tajā Sabačņikā, rītā mani uzveda augšā uz 3. stāvu, tur viņiem tā pirmā pratināšana. Un tas bija 14. aprīlis 47. gadā. Tās pirmās 3 dienas, 15., 16., 17. tajā 3. stāvā pratināja, sita, bļāva, gāza gar zemi, ko tik nedarīja, paraksti, visu, ko tur. Un tas jau visu izstāstīs. Man jāsaka, nē, meli. Un es jau saprotu, ka ir arestēts noteikti arī tās meitenes, un ko viņas teiks. Visas smuki, tikai neko mēs nezinām, un nekā nebija, tad kur viņš to ir izdomājis, Dievs viņu zina, viņš to ir izdomājis. Tā mierīgi ņēmāmies. 3. dienas vakarā es vairs neizturēju. Pirmkārt, ne ēst, ne dzert, ne apsēsties, 3 dienas tev jāstāv. Ik pa brīdim tev iegāž, viņam uz galda bija tādi smagi līneāli metāla. Iegāž ar to līneālu pa galvu, kā iegāž, es zaudēju samaņu, nokrītu, uzgāžu ūdeni man virsū, atkal jāceļas un jāstāv. 3. dienas beigās kaut ko es parakstīju, pati vairs nemaz nezinu, ko parakstīju, bet tad vismaz viņi mani nolaida. Lejā kamerās izģērba, protams, izmeklēja visas malas un visas caurumus, kur tik varēja. Nolaida kamerā. Kamerā sākās pratināšanas pēc tam. Tas vairs tik briesmīgas nebija, bet tur bija savas citas metodes. Tur bija metode nedot gulēt. Vienreiz gandrīz 2 nedēļas. Tur ir tā, 6 no rīta, gongs. Tev ir jāceļās, tevi aizved tur uz tualeti, ātri atpakaļ, un tev visa tā diena ir jāpavada sēdot, acis vaļā, un jāskatās uz tādu spilgtu gaismu. Tu nedrīksti aiztaisīt acis ciet. Tā tikai pamirkšķināt un atkal vaļā. Ja tu paturēsi ilgāk acis ciet, jau tev sitīs pie durvīm acis vaļā. Otrs, tu nedrīksti runāt skaļi, tu nedrīksti neko skaļi teikt, tikai čukstas. Un 3. Tu nedrīksti, protams, klauvēties pie sienām, nedrīkst neko. Es biju gaida, es labi pārzināju morzi. Un arī tajā laikā gaidas bija un skauti bija visapkārt. Un mēs ar to morzi sasitāmies. Tā aizmugurē, mēģinājām un tā sazinājāmies caur sienām. Kad noķēra, tad tūlīt vilka uz karceri. Karceris bija pašā pagrabstāvā. Kad vilka uz karceri, tad tevi izģērba, nepilnīgi. Plānu blūzīti atstāja, bruncīšas biksītes, kājas plikas un klona grīda, augsts, melns, viss.
un ne ēst, ne dzert, un tā tev tur jātop un uz tā klona. Nu, lielākais sods man bija, atceros, 7 diennaktis, tad gan es domāju, ka nomiršu, bet mani izglāba viens čekas sargs. Mēs viņu saucām par zilo eņģeli, to sargu. Tad, kad jau es domāju, nu vairāk man nav spēka, vai viņi grib vai negrib, es gulstos uz tā klona un cauri ir viss. Viņš pēkšņi, tas vēl bija nakts. Durvis, ты такая сякая, как ты смеешь, я тебе сейчас побью. Un iemet man siltu kažoku, iegrūž krūzīti ar ūdeni, ar cukuru un maizes gabalu. Izmeti izšķurās! Un aizsit tās durvis ciet. Viņam jau bailes, visapkārt klausās. Viņš, kāpēc viņš taisa tās karcera durvis vaļā? No rīta pirms maiņas atkal, nu tieči, bedam, nu. Paķer to krūzīti un to kažoku, lai viņu kāds nenodot. Nu, tā mēs dzīvojam. 2 nedēļas neļāva gulēt. Tagad, kad mēs bijām tajā čekā, es paskatījos, es gulēju tajā laikā pa to laiku, kamēr mani veda uz pratināšanu. No 6 tu nedrīksti, 10 ir atboj. Tu drīksti apgulties. Tikko tu esi apgulies, atveras lodziņš, un viņi nesauca toreiz pie tā lodziņa, teiksim, Mirdza avotiņa, bet tā bukvu A. Un tad man vajadzēja pieiet pie lodziņa un čukstus atbildēt. Mirdza Pētera meita un tādā gadā dzimusi. Vihaķi! Un tad ved augšā uz to pratināšanu. Parasti man pratināšana bija 4. stāvā. Un tur tādi gari koridori. Kamēr es eju pa to koridori, es esmu pilnīgi aizmigusi. Aizeju līdz stūrim ar pieri pa to sienu, pamostos, pagriežos, eju tālāk pa to koridoru. Un tādā veidā gandrīz 2 nedēļas. Es domāju, tas bija kaut kas neiedomājams vispār. Nu, tie karceri un tā neguldēšana, tas bija šausmīgi. Nu, kamēr kaut ko viņiem tur vajadzēs, vismaz, ka par kaut ko parakstīties par to, kaut par medikamentiem, kad par ko, bet tikko tu raksti par medikamentiem, tā uzreiz, kam tu viņus devi, kur tu viņus liki, jau tu nedrīksti to, tur cilvēki ir aiz tā, tev tak ir tu nedrīksti to darīt. Vai, tas bija šausmīgs laiks. Nu, tā mēs nodzīvojām līdz 23. augustam, tas ir taisni zīmīgajā Ribbentropa pakta parakstīšanas dienā, mums bija 1. kara tribunāls. Aizveda mūs visus uz kara tribunālu, tur mēs satikāmies. Protams, tur nebija šitā te mūsu nodevēja radinieces. To viņš bija pažēlojis, laikam to viņš nebija nosaucis. Tā, kas mūs iepazīstināja ar viņu, tā tur nebija viss, mēs pārējās, un tas arī Pupurkungs, un visi mēs tur bijām. Vilis Lācis pirms mūsu tribunāla esot bijis, mums čekas darbinieki teica, bijis Vilis Lācis čekā un pieprasījis mums visiem nāves sodu. To nāves sodu piesprieda tikai 2. Piesprieda Grietiņai un tam Albertam Pupuram piesprieda nāves sodu. Es vismazāk biju, laikam neko nebiju atzinusies tā. Es varbūt izteicos, varbūt tā, varbūt. Man piesprieda 10 gadus. Prokurors drausmīgi noskaitās, ka tiesa paziņoja tas tribunāls, ka man 10 gadi uzleca kojos. Я так не оставлю! Я буду протестовать, es protestēšu, es to neatstāšu tā. Izskrēja laukā, pat nenogaidīja visus pārējos, ko. Tā visu grupu aizveda jau uz Sibīriju, a mani atstāja uz pārtiesāšanu.
Un tā es vairākus mēnešus nodzīvoju Čekā. Vienu mēnesi burtiski pašā tur, kur ir tas viss karceru koridors, tur mani ielika kamerā, un mēnesi es nebiju no tā karcera ārā, mani neizlaida. Tā es tur, ne karcera, tā bija kamera, bet ne uz pastaigu, ne kaut ko, un māte esot gājusi, mēģinājusi kaut ko man nodot, pateikšu, viņas te nav, nav. Viņa domājas, ka ir nošauta un viss. Un tad tikai pēc mēneša, kad tā māte bija aizgājusi kaut kur uz pašu augstāko padomi tur un sacēlusi milzīgu skandālu, kur te viņa ir, te nav, centrāla cietumā nav, pārsūtīšanā nav bijusi, kur viņa ir, vai viņa ir nošauta, dodiet zīmi un visu, un sacēlusi skandālu. Tad viņi atrada, ka tomēr es esmu Čekā un uzveda man atkal atpakaļ tajās kamerās, un tad atkal vairākus mēnešus atkal pratināja, un tad bija otrais kara tribunāls. Otrajā kara tribunālā viens prokurors, pavisam cits, protams, prokurors, viņš pateica tādus jocīgus vārdus. Ja, как государственные обвинители отказываясь ее обвинять, не доказан состав преступления. Ka viņš atsakās mani apvainot, jo nav pierādīts nozieguma pamats. Nu, ko tad laist ārā? Pēc šitā visa, kas te ir noticis? Protams, ne. Tad pārveda mani uz centrālu cietumu, tur vēl mēnešiem pabiju, un tad tā trojka saucamā Sobaja Savišķaņī, tā piesprieda tos pašus 10 gadus, un tad mūs salasīja veselu bāru centrāla cietumā polīt, kamēr mēs salasījāmies. Pilnas kameras. Un šitādā istabā mēs bijām ap 60 sievietes iekšā. Un tāpat vīriešus pilnus, un tad rudenī, tas jau bija 49. gada rudenī, tad tikai mūs aizsūtīja uz to Taišetlag, tā saucamais Taišetlag. Staļins izrādās bija uztaisījis speciālu lēģeri tikai politieslodzītajiem, tur neviena kriminālā nebija. Pirms mums tajā lēģerī bija dzīvojuši Japāņu karagūstekņi, viņš bija viņiem celts, bet tad viņi bija atlaisti tajā 49. gadā un mūs tur ielika iekšā. Tad, kad mūs atveda tikai no Latvijas centrāla cietuma, mēs bijām 17 vagoni. Un, kad mūs atveda, viens uzkāpa uz tādas kastes vai mucas kaut kādas pakāpās. Teica, nedomājiet, ka mēs jūs atvedām te pāraudzināt. Mēs jūs atvedām likvidēt, un to mēs darīsim dienām un naktīm. Katru dienu mēs to darīsim. Nu, protams, likvidēja jau arī. Mirām kā mušas. Ēdiens praktiski nekāds, augstums milzīgs, drēbju nekādu, apkure ļoti vāja, normas un darbi neiespējami, piemēram, mūsu meitenes aizzina mežā ar rokas zāģēt lielās Sibīrijas priedes. Mēs nekad mūžā neesam zāģi rokā pat turējuši. Mēs čik, un tas zāģis iestrēgs tajā priedē, nevaram viņu dabūt ne uz priekšu, ne atpakaļ. Kāda tur norma, tur nekas mums nesanāk. Un nav normas, nav pat tās saucamās garantētās paikas, garantētā paika 300 grami. Nav normas, nav tās, Nu, cik ilgi tu pilnīgi neēdis būsi nedēļas laikā, tu jau esi gandrīz, kā saka, gulošs. Nu tā mēs tur mocījāmies, vienīgais, kas tur bija, ka tur bija, tiešām bija ieslodzītie, un pat to maizes garoziņu, kura tur bija tik ļoti vērtīga, ja tu viņu kaut kur noliki, tad otrs, tas badu cietošais, tev viņu nenozaga. Tu varēji droši atstāt, tu varēji nevienu mantiņu tev nepaņēma. Nu, ko lai dara? Tā mēs dzīvojām. Tā mēs dzīvojām
ik pa brīdim, es tajā laikā 2 reizes biju, tajā saucamajās jau nāves istabās, jau kuras ir pirms miršanas, iebāž tur tādā atsevišķā istabiņā. Medicīnas darbinieki, vienreiz viena brīvā mediķe gāja man garām, ka es tur nereaģēju vairs ne uz ko apkārtējo. Viņa gāja garām, babuška, skoļka vam liet? Stāv vienāds patēs 21. Kā? Nevar būt, kā? Tās paņem, saka, jā, viņai ir 21. Un tā viņa bija man glukozi špricēt iedevusi, pati kaut kur dabūjusi un vēl kaut ko tur un papildus uzturu kaut kādu. Tad man toreiz pacēla. Otrais mani viena apcietinātā pacēla. Viņai bija paciņas pienākušas no Maskavas un tā mani tur sāka barot un pacēla. Tikai ēdienas tur ar ēdienas bija galvenais, kas varēja novest nāvē. Tad, kad es biju ļoti smagi slima, ne slima, bet jau distrofiska, mani ielika tādā brigādē, kur vajadzēja rakt mirušos. Man ir bail stāstīt par to, kā tas tur notika. Tā bija ziema, mums vajadzēja kurināt ugunskuru kaut kur taigas vidū. Kad tas ugunskurs izkurējās, tad ar tām kirkām noņemt slāni zemes, iztaisīt bedri, tajā bedrē ielikt vēl vienu ugunskuru, kad tās izdeg, atkal ar kirkām padziļināt to bedri, un tad no visiem apkārtējiem lēģeriem, tur jau tie lēģeri nebija tikai tas, kur es biju. Visa tā trase no Krasnojarskas līdz Bratskai, ik pa 3 kilometri, lakpunkts, 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 lakpunkts. Tie lēģeri bija pilns, un katrā vismaz kādi 3, 5, 7 tūkstoši ieslodzīto. Un tad saved no apkārtējiem lēģeriem mirušos tajā dienā un saliek ap to mūsu izrakto bedri tādā riņķī, kā vainagā, saliek visus tos mirušos ap to bedri, un pēc tam sargs, tas viens no tiem karavīriem, iet un ar durkli iecēt katram krūšu kurvī, krūšu kaulā. Tāds krokšķ, krokšķ, krokšķ. Vai tik nav simulanti, varbūt ir simulants, varbūt vēl nav miris. Jūs ziniet, jūs neticēsiet, ir pagājuši vairāk kā pusgadsimts. Es naktīs mostos, man kaut kur skan tas krakšķis. Tas ir tāds, ko tu nevari dabūt laukā no smadzenēm to. Protams, kad lika viņus tajā bedrē, nelika, tad likām, kā krievs saka, vaļieķikom. Galvakājas, 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 lai vairāk saietu 2 rindu virsu, 3 rindu virsu un drusciņu zemi pa virsu tos sasalušos gabalus sameta. Un tā, otrā dienā, kad raka kaut kur citā vietā. Tur jau nebija ne kapsētas, nekā. Tagad mums saka, parādiet, kur ir kapsēta, mēs viņu kopsim. Krievs saka, viņi kops mūsu kapus tur. Kur tur ir kapi? Tos jau sen visus ir dzīvnieki izvilkuši un viss tur to kapsētu ap lēģeriem nav. 53. gadā Staļina nāve. Mēs visi, protams, sajūsmā, bet ne tikai mēs. Mēs par Staļina nāvi, personīgi es savā lēģerī, uzzināju no rīta agri. Urā! Tur blakus baraka aiz lēģera, kurā tie sargi dzīvoja, karavīri. Urā, urā! Puiši visi priecājās, ka Staļins nomirs. Un tad tik mēs uzzinājām un ved mūs uz to darbu, jau tādi smaidīgi un pavisam citādi izturās. Tur jau arī bija visādi. Bija tādi, kas visu laiku izturējās diezgan labi pret mums. Bija tādi, kas centās visu, ko darīt, lai mums izdarītu kaut ko ļaunu, bet pat ne tik daudz, lai mums. Tur bija tādi cilvēki, kas varēja pat tādas, kā saka,
kā viņa teica to unģičtožaķis, viņš varēja pagrābt apcietināto, pagrūst no ceļa un nošaut un teikt, ka viņš nošauja bēgot. Un ja vēl kāds apstiprināja no tiem sargiem, jā, tas bēga prom un viņš nošāva, tad šitam te, kas nošāva, deva pulksteni un 2 nedēļas atvaļinājumu uz mājām. Un tas viņiem bija ļoti liels pluss un bija tādi, kas speciāli uz to izgāja, lai viņš dabūtu to pulksteni un atvaļinājumu uz mājām. Un tādā veidā uz mūsu dzīvībām dzīvoja un tika. Bet bija arī tādi, kuri mums pat palīdzēja. Mums bija noliekta sarakste ar māju, un mēs šad tad iedevām mazu zīmīti tiem, ko mēs zinājām, ka mēs jau redzējām, ka tie ir tādi, un palūdzam, aizsūti, ka dzīvs. Un bija sūtījuši, kaut arī viņiem par to, ja noķēra 5 gadi cietums bija, viņa noķēra, ka viņš paņēmis no mums kādu zīmīti. Nu, tad pēc tā 53. gada vēl gadu tā ļoti lēnu palika drusku vieglāk. Es jau atguvu savu vārdu. Līdz tam es nebiju vairs ne Mirdza Avotiņa, nekas, es biju Ščā 427. Man bija numurs, un ar to numuru man bija jādzīvo. Tas numurs bija šite piešūts, šite uz lakatiņa piešūts, uz muguras piešūts, un ja uz tām batas biksēm uz ceļgaliem piešūts. Visur man bija piešūti Ščā 427. Un tā mani arī sauca. Ja mani sauca kaut ko, mani nekad nesauca vārdā. Ščā 427, tā bija jāskrien pie viņa. Un ja tu neskrēji, tad tevi atkal lika, viņi tur nesauca karcers slēģerī, bet Baraku Siļanova režīma. Tad tevi atkal lika tur iekšā un atkal bija augstums lielāks vēl un ēšanas pavisam nekādas. Nu, tādā veidā mēs tur dzīvojam. Pēc 1 gads pagāja pēc Staļina nāves un jau mums tos numurus noņēma un sāka jau mūs saukt pēc uzvārdiem. Un tad jau 55. gads sākās, tad sākās drusku vieglāk, arī vairāk uzturs bija, vieglāk darbi bija, un, vieglāks režīms palika. Naktīs vēl mūs slēdza tās barakas ciet, bet pa dienām barakas, ja dienā gadījās, ka mums bija brīvi, ka bijām barakā, tad dienā baraka nebija aizslēgta, varēja staigāt pa visu to lēģeri. Režīms palika vieglāks, bet notika neparedzētais. Sākās slimības. Vai sakarā ar to, ka uzturs kaut kā uzlabojās vai ko. No paša sākuma pirmoreiz ļoti labi atceros. Mums uz galda, parasti mums to paiku maizīti deva no rīta, bija tā saucamā hļeboreska maizes griestuve, kur sadalīja tos maizīti un katram iedeva savu gabaliņu. Viens no barakas gāja pakaļ, saņēma priekš visas barakas. Un vienu rītu mēs pieceļamies, tā aiziet pēc maizes, saka, maizes nebūs. Kā nebūs? Un nemaz nebūs. Aizējam uz ēdnīcu, uz galda šķīvjos sagriezta maize. Pilns. Bija šķīvis aiz šķīvja. Kā mēs viņu grābām. Kā mēs viņu bāzām visur, kur spilvenos un zem spilveniem. Un kabatas pilnas un visu, tomēr ilgi tas tā nevar būt. 2-3 dienas vairāk jau nebūs. Tad tikai, kad apjēdza, ka tomēr tā maize ir un būs, un ka pārstāja tā ar viņu darīties, tad varbūt, ka sākās epidēmijas, sākās tādas zarnu saslimšanas, un tās epidēmijas strauji izplatījās. Un tajā laikā es jau biju uzaicināta medsandaļā palīdzēt taisnē ar to epidēmijas laikā, kā medmāsas palīdze. Līdz tam mani nedrīkstēja nekur izmantot vieglākā darbā, jo man bija tas
pants 58.8, terorpants. Tas ir, es biju teroriste. Skaitījos pēc likuma, ka es drīkstu strādāt, mani drīkst izmantot tikai vissmagākos darbos, un ja mani kaut kur ved, mani ir jāpavada 2 sargiem ar automātiem. Tad, ja mani vienu meiteni kaut kur uz kaut kurieni veda, tad 2 sargi ar šitā turot automātus nāca man līdzi. Jo, ko tu zini, terorists pēkšņi, ja viens vien būs, metīsies krāgā un nobeigs to sargu. Un tad nekas, tā bija 2 sargi bija klāt. Nu, tagad vairs pēc šitā 55. gada sāka jau pa vienam nākt ar mani. Un arī ielika mani tur tajā medsandaļā, jo es tomēr biju no medicīnas fakultātes, un viņiem to mediķu nebija. 56. gads sākās mūsu brīvlaišana. It kā braukāja tāda komisija, braukāja pa visiem mūsu lēģeriem, un faktiski skaitījās, ka viņi pārskata lietas, bet neko jau viņi nepārskatīja. Viņi laida mājā visus mūsu politiskos, palika vārti vaļā un tukši lēģeri tur palika, un mūs laida uz mājām. Un pie kam laida pat ar atļauju atgriezties Latvijā un atgriezties arī Rīgā. Nebija man ierobežojumi arī pret Rīgu. Man pat tad, kad mani atbrīvoja, man teica, ka es esmu, nerehabilitēta, bet sodamība man ir dzēsta. Ne sodamība, bet kaut kas man ir dzēsts, ka es varu, pat ja jūs gribiet, jūs variet stāties komunistu partijā. Pat tādu pieteikumu teica, ka es varot visu darīt. Un tad es atgriezos Rīgā. Rīgā man laimējās satikt uzreiz arī savu pasniedzēju profesoru Kalbergu, kurš kādreiz bija pasniedzis mums, kad es biju pirmajos kursos fakultātē. Viņš ieteica, lai es rakstu iesniegumu uz medicīnas fakultāti atjaunoties. Tā mani atjaunoja, dabūju medicīnas fakultāti nobeigt un nostrādāju pēc tam 36 gadus onkoloģijā. 90. gadā, protams, cīnījāmies un strādājām Tautas frontē un Doma baznīcā, pie pārsiešanām, pie barikādēm, pie visa. Un tagad savā pretošanās Latvijas politiski represēto apvienībā esmu tajā Latvijas politiski represēto apvienības valdē. Tagad jau esmu pensijā, vairs nestrādāju.